Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто в эти минуты смотрит именно Первый Балтийский канал, потому что это программа «Спорная территория». И, как обычно, воскресными вечерами я перед собой вижу Jurgisa Lepniksa. Un man pretī Andrejs Mamīkiņš. Šis ir raidījums Strīdīgā teritorija. Runāsim, kā vienmēr, divās valodās. Mēģināsim saprast viens otru. У нас этим вечером будет гость, вернее, гостья. В прошлом это главный редактор газеты «ДН», а потом министр культуры, а сейчас советник премьер-министра страны по вопросам интеграции Sarmita Elerte. Sarmita Elerte ir tā kā galvenais integrātors vai par integrāciju atbildīgais cilvēks valstī. Formāli it kā kultūras ministrs, bet tā kā Sarmita Elerte ir autors šīm te svarīgākajam politiskās plānošanas dokumentam Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes līdz 18. gadam, tad noteikti mums ar viņu būs daudz ko parunāt interesanti par integrācijas jautājumiem. Спокойной ночи, малыши, от всей души. Вначале смотрим мультфильм про Sarmita Elerte, а потом встречаем гостя. Наш гость сегодня – это советник премьер-министра по вопросам национальной идентичности, гражданского сознания и интеграции, а в прошлом и министр культуры страны, а еще в прошлом главный редактор крупнейшей газеты «ДН» Sarmita Elerte. Добрый вечер. Labvakar. Госпожа Elerte, а вот с каких пор вы не говорите по-русски? Es pieņēmu šo lēmumu referendumu laikā, un es domāju, tāpat kā daudz, es ilgu laiku šaubījos starp to, vai ir svarīgi runāt krieviski, lai man labāk saprastu, vai tomēr valsts valoda ir latviešu valoda un runāt latviski. Un, ziniet, es domāju, ka ja mēs samazinām to pašpietiekamo krievvalodas lauku, tad arvien ātrāk mēdī, gluži kā jūs, iedarbinās zinām bilingvālismu, jo, piemēram, es bieži klausos BBC ziņas, tur runā cilvēki no visas pasaules dažādās valodās, tā nav problēma to pārtulkot un tā, lai tas saprotams. Bez tam tikai 8% Latvijas iedzīvotāji nezina latviešu valodu, tā kā drīzāk jāpalīdz viņiem to latviešu valodu iemācīties. Ну, в вашем случае, если бы не было Линдермана, то Мамыкина и его русских зрителей вы бы сейчас не наказывали тем, что говорили бы не на русском, а на латышском языке. Es nedomāju, ka tas būtu uzskatāms par sodu. Tas nav nekāds sots, ja Vācijā cilvēki runā vāciski, Dānijā dāniski, un Zviedrijā zviedriski, un Latvijā latviski. Latviešu valoda valsts valoda. Man liekas, būs pareizi teikts, ka tas lielākais jūsu pienesums pēdējā laika politikā ir šīs nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 18. gadam. Bet tur ir dažas grūtas, manuprāt, vietas, un tāpēc es gribēju izmantot izdevību, kad autors faktiski ir šeit un pārjautāt un parunāt par to. Vispirms jau nacionāla valsts. Latvija tad ir nacionāla valsts. Un Latvijas nacionāls valsts definīcija, kuru jūs dodat šī dokumentā, ir tāda, ka valsts, kuras nacionāla identitāte nosaka valsts nācija, valoda ir valsts valoda, skaidrs, un šīs nācijas kultūra, dzīvesveids, sociālā atmiņa ir kopēja visiem iedzīvotājiem. Un ir kā viss tāds pats prastākais siloģisms. Latvija ir nacionāla valsts. Nacionāla valsts ir tāda valsts, kuras kultūra, dzīvesveids un sociāla atmiņa ir kopīga visiem iedzīvotājiem. Sanāk, ka Latvijā visiem iedzīvotājiem ir kopīga kultūra, dzīvesveids un sociāla atmiņa. Un tas, man liekas, pilnīgi absurds apgalvojums. Vai kā? Man šķiet, lai saprastu šo definīciju, jo es domāju, ir zinām problēma, ka vārdus, kurus cilvēki vienkārši lieto nedomājot par tiem, tomēr atgriezties un mēģināt ielikt to jēgu, kāda tajos būtu jābūt. Tātad, nacionāla valsts, kuru identitāti būtiski veido un ietekmē nācija, kas šo valsti ir izveidojusi. Tas nekādā veidā neizslēdz to, ka Latvijas kultūra telpa ir ietekmējuši Zviedrija, Krievija, Poļija, vācieši un tā tālāk. Bet tomēr, kaut arī vēl arī citās valstīs ir līdzīgas mazākuma tautības kā Latvijā, Latvija, protams, atšķiras no Igaunijas, piemēram. Un šo atšķirību, kaut arī tās mazākuma tautības ir principā tādas pašas, vislielākajā mērā nosaka tās nācijas identitāti, kura ir pašnoteikusies un izveidojusi savu valsti. Otrkārt,
ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā šobrīd ir diezgan dzīva debate par to, kā definēt attiecības starp attiecīgās valsts pamatnāciju un cilvēkiem, kas tur ir ieradušies un ierodas. Tad, lūk, visnevēlamākais modelis šajā Eiropas pieredzē tiek uzskatīts paralēla sabiedrība veidošanās, kas nozīmē, ir jābūt vienojošam pamatam. Un šis vienojošais pamats Latvijā neapšaubām ir latviešu valoda. Būtu jau labi, protams, nav šaubu. Ja kaut kādā ideālā pasaulē būtu tāda valsts, kur visas tās iedzīvotājiem ir vienāda kultūra, dzīvesveids un sociāla atmiņa un tā tālāk. Vienkārši es brīnos par to definīciju, kur it kā neatbilst tam Latvijas gadījumam. Nē, kultūra un dzīvesveids nav vienāds, un to nedz prasa, nedz arī uzsver šīs pamatnostādnes. Bet tad sanāk Latvija nav nacionāla valsts, ja jūs definējat nacionālu valsti kā tādu, kur ir vienāda. Nē, mēs nedefinējam, tur nav vārds vienāda. Kopēja. Kopēja. Jā, ir visiem, tātad visiem Latvijas iedzīvotājiem, tiem, kas ir 9. maijā, 16. Visiem. Jūs domājat, ka Latvijā ir jau šobrīd vienāda kopēja kultūra? Nesen Deivids Kamerons teica sekojošus vārdus. Tie cilvēki, kas grib dzīvot Lielbritānijā, kas šeit ierodas, viņu pienākums ir mācīties angļu valodu, viņu pienākums ir pieņemt uzņemošās sabiedrības pamatvērtības un tās respektēt. Šajās pamatnostādnēs netiek nedz prasīts, nedz paģērēts kaut kas cits, kas nebūtu нормальный память jebkurai Eiropas valstī. Вот если я прекрасно говорю по-латышски и стараюсь даже говорить без акцента, владею стилями латышского языка, но я не считаю, что в 1940 году была оккупация. Для меня 9 мая — это самый главный, если не сказать, святой день на земле. А еще я очень не люблю Лига, потому что я православный, и в это время, как правило, идет Петровский апостольский пост. Я интегрированный русский Латвии или не интегрированный? Es domāju, ka katrs cilvēks var izvēlēties savu identitātes taktiku. Jūs esat tiesīgs tādu izvēlēties. Jūs varat definēt, ka jums vispār nekā nav kopēja ar Latviju un mierīgi šeit dzīvot. Vienīgi, protams, jautājums, tad kāpēc jums interesē dzīvot Latvijā? Kas attiecas uz šiem, teiksim, tādiem mezglu punktiem, kurus jūs pieminējat. Kas attiecas uz 9. māju, jūs teicāt, vai es pareizi sapratu, tas būtiski definē jūsu identitāti. Da. Redziet, un šeit ir viena problēma. Protams, jums kā individam to neviens nevar aizliegt. Jūs definējat savu identitāti, kā jūs gribat. Tā problēma ir tāda, ka ap 9. māju fokusējas un samezglojas ļoti būtisks problēma Latvijas un Baltijas vēsturē. Tātad 9. mājas ir diena, kad uz 50 gadiem puse Eiropa nonāca Padomju Savienības ietekmē un Baltijas valstis tika pēc okupācijas iekļautas tās sastāvā. Tāpēc šie svētki vienmēr būs konfrontējoši ar Latvijas valsti un Latvijas identitāti. А со мной-то, с индивидуумом, что делать? Выгнать из Латвии, не знаю как, наказать? Вот 9. мая праздник для меня и все. Хоть вы тут молотом попробуйте перековать. Es domāju, ka vajag varbūt meklēt kaut kādas analoģijas citu valstu vēsturē. Piemēram, Vācija pēc kara. Vācija, kura sevi pēc būtības kā nācija pārdefinēja, nosodot nacismu noziegumus. Tas nenozīmē, ka šos noziegumus nosoda tikai politiķi. Piemēram, Vilijs Brants aizbrauc uz Poliju un nokrīt Varšavā uz ceļiem, lai atvainotos. Vienā demokrātiskā sabiedrībā, arī individu līmenī, cilvēka pienākums, ja viņš uzskata sev par demokrātu, ir pārdomāt un saprast tos noziegumus, kurus ir kāds izdarījis, pat ja viņš tajos privāti nekādu vainu nenes. Mīkina pienākums būtu krist ceļos un kaut kā mums atvainoties? Es domāju, ka šī problēma, kas saistās ar Latvijas vēsturi, lielā mērā pastāv tādēļ, ka atšķirībā no Vācijas, Padomju Savienība un tās pēcteci Krievija nekad nav
apzinājusi savu vēsturi, nekad nav nosodījusi tos noziegumus, Pat, ja tā ir, bet mēs jau par Mamīkinu runājam. Наплевать мне на Россию и на Путина наплевать. И мне совершенно неинтересно, что там происходит. Латвия моя родина, я здесь живу. Вот с такой вот идентичностью. Я интегрированный или не интегрированный? Ja Putins nekad nav saņēmies uz to, kas būtu jāizdara viens valsts vadītājiem, tas ir uzņemties atbildību par pagātni un pagātnes arī noziegumiem, tad es teiktu, ka jums, ja jūs sevi uzskatāt par demokrātu, jūs to varat izdarīt individuālā līmenī. На индивидуальном уровне для меня день скорби и высылка, и депортации, и трагедии на территории России, Казахстана. Для меня это трагедия. Но 9 мая для меня праздник. И 40-й год это не оккупация. Ko jūs svinat 9. maijā? 9 мая я отмечаю разгром нацизма, освобождение евреев из гетто, освобождение от коричневой чумы Европы и мира. Redziet, 9. mājas un mīts, kuru būtiski ir veidojas pašreizējā Kremļa vadība. Да что же вы с этим Кремлем-то ко мне, Господи? Definē, kas ir Lielais Tēvijas karš? Lielais Tēvijas karš sākās 1941. gadā un beidzās 45. gadā. Otrais pasaules karš sākās ar Ribbentrop-Molotovu līgumu, Baltijas okupāciju, Katiņas poļu oficieru nogalināšanu. Nu, lūk, un tas mīts, kura priekšā arī jūs noliecat galvu, viņš neietver. Я не перед мифами, я перед павшими солдатами. Nē, protams, savus kritušos un savus priekštečus pieminēt, tāpat 16. martā, kā to dara leģionāri, to, protams, var darīt katrs cilvēks. Kāpēc ne? Mēs runājam par kaut ko citu. Mēs runājam par vēsturisku Latviju. Ну, в этой концепции я свой или чужой? Понимаете, я вот хочу позывной, как между военными летчиками от вас получить. Я свой или чужой? Šī koncepcija nedala cilvēkus svešos un savējos. Šī koncepcija definē un atklāti sauc vārdā problēmas un saka, ka Latvijai ir vajadzīgs katrs cilvēks, katrs latvietis, katrs pilsonis. Brīdī, kad jūs sakat, ka Krievu tautības cilvēkiem ir jāmetās ceļos latviešu priekšā un jāatvainojas par staļinismu noziegumiem, nu, teiksim tā iespējams nav pārāk realistiska un tāda, uz sadzīvošanu vai draudzību vērsta prasība. Ja? Tā ir jūsu interpretācija. Es neteicu, ka Mamīkinam ir jāmetas kādu priekšā ceļos. To parasti dara valstu galvas. Gunts Ulmans, kad viņš 90. gados bija Izrēlā, viņš atvainojās par noziegumiem, ja Putins to nav darījis, tad Mamīkins, ja demokrāts, varētu arī nomesties. Kaut arī Latvija tajā laikā bija okupēta valsts un nevarēja atbildēt par tiem noziegumiem, kas notika šajā teritorijā. Nē, viņam nav jāmetas ceļos. Man liekas, ka cilvēkam, kurš dzīvo Latvijā, ir un skaita sev par demokrātu, ir vienkārši atbildīgi jāiziet cauri Латвijas vēstures stāstam un jānodefinē savu attieksmi. Neko vairāk ne no viena neprasa. А давайте еще по таким, буквально в форме блица, коль скоро время нас торопит, по таким очень болезненным точкам или, по крайней мере, актуальным. Вот что для вас важнее, чтобы русские Латвии стали русскими латышами или остались латвийскими русскими? Es domāju, ka tā ir vārdu spēle. Mēs arī šajā programmā viens no tiem principiem, kas ir uzsvērts, ir, ka identitātes pārklājas, identitātes vienotru neizslēdz. Tāpēc var būt Ukrainas, kas jūtas kā Ukrainas, vienlaikus latvietis un vienlaikus eiropietis. Es neredzu tur nekādu pretrunu. Vai jūs sev saucat par Krievijas latvieti vai Latvijas krievu, ir gandrīz vienalga. Хорошо. А если я вот даже добровольно себя называю русским латышом русского происхождения, но при этом я считаю, что Латвии не надо быть в Европейском Союзе, в НАТО и вводить евро. Я свой или чужой для общества? Taču šī debate, politiskā debate, viņa nepārtraukti turpinās. Protams, ir zinām minoritāte Latvijā, kas uzskata, ka Latvijai nevajag būt ne NATO, ne Eiropas Savienībai. Tie ir jums atļaut uzskat, kā jebkurā демократической в демократической стране. А если я считаю, что вступление Латвии в СССР было добровольным, и СССР — это братская семья братских республик? Но при этом я латыш русского происхождения, гражданин Латвии, и даже за членство в НАТО и в ЕС сейчас. Tad man jāsaka, man jūs ir žēl, jo jūs joprojām balstaties uz PSRS izdomātiem dažādiem mītiem par to, kas ir noticis vēsturē.
Labi, man vienkāršāk jautājums. Tas skaidrs, bet te par latviešiem. Tātad no tās koncepcijas saprot, latviešiem ir kopīgas vērtības. Pareizi. Un jūs esat definējusi tās kopīgās vērtības un latviešu valoda, kultūras telpa, uzticība rietumdemokrātiskām vērtībām. Vēl viss kaut kas, un iecietība pret atšķirīgo ir mūsu kopīgā vērtība. Un tā, bet te ir kaut kas tāds, kā ticība no apgaismības laikmeta mantotajām idejām par progresu un cilvēku spējām uzlabot pasauli. Kur jūs ņemat? No kurienes tādas apgaismības laikmeta ticība idejām par progresu un cilvēku spējām uzlabot pasauli? No kurienes jūs tādas it kā ņēmāt tādas kopīgas mūsu vērtības? Un varbūt jūs varat paskaidrot par to progresu un cilvēku spējām, jo arī komunismu ideoloģijā speciāli paņēma Staļina laika enciklopēdiju. Galu galā marksisms ir precīzi ticība apgaismības laikmeta mantotām idejām par progresu un cilvēku spējām uzlabot pasauli un tā tālāk. No kurienes šādas? Kas tas ir? Kur jūs to tā izdomājāt vai kaut kā izpētījāt? Vai kā tas ir nācies te? Tas, ka kādā vēstures posmā kāds pēc tam ļoti diskutēts ideologs kā Marks ir aizņēmies kaut ko no šīm vērtībām, tas viņas nekādā veidā nediskreditē. Ar šo te vērtību kopumu mēs centāmies pasvītrot Latvijas dabisko piederību pie Eiropas telpas. Un tad, kad definē vērtības, vienalga, vai tas būtu programmā, vai tas būtu kādam uzņēmumam, vai kādai cilvēku grupai, definējot vērtības, mēs pie viena pasakām, kas ir tas, ko mēs gribam veicināt un atbalstīt. Tas, protams, nevienmēr nozīmē, ka tās jau ir, tā teikt, valda pasaulē un pār visu prātiem. Šīs vērtības nevis, kuras mums ir kā latviešiem, bet kuras jūs gribētu, lai mums būtu kā latviešiem? Nē, ņemot vērā, ka Latvija ir vienmēr bijusi ar pāris gadsimtu atrāvienu būtiska rietumu kultūras sastāvdaļa, es domāju, ka šīs vērtības būtiskā veidā pastāv Latvijā. Jūs nepastāstāt, ka tomēr, jo es domāju, daudziem latviešiem tas nav pašsaprotami, un viņi arī nesapratīs tā uzreiz, kurš tad ir tās ticība, kas no apgaismības laikmeta mantot, un kuras no komunisma laika mantotas, par cik viņas tur tik ļoti pārklājās. Varbūt jūs to vienkārši varat paskaidrot, ja jau tā ir tik svarīga vērtība. Kas tā ir par tādu apgaismības laikmeta progresa ideju, kura mums ir tik svarīga? Es domāju, ka tā ir jūsu interpretācija par šo pārklāšanos, un tas nekādā veidā nediskreditē šīs rietumvērtības, jaucot tās ar komunistu vērtībām. Tā ir jūsu interpretācija. Bet vienkārši paskaidrojiet, lai visiem skaidrs, lai arī citi nepieļauj to kļūdu, kur es esmu pieļāvis, ka varbūt... Jums ar komunismu sajuka, ja? Nē, no apgaismības mantotā progresa ideja, ir ļoti daudz, kur figurējusi vienkārši, un kā mēs šodien, lai atšķirtu, no kurienes mēs ko esam mantojuši, tas ir tā semiotiski, un tā noteikti ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Jūs noteikti esat to darījuši, ja jau tas te ir ierakstīts, tāpēc vienkārši lai ir skaidrība, kas ar to domāts. Tā ir tāda ļoti vienkārša lieta, kas cilvēkam ir jāapzinās. Viņš pats atbild par savu dzīvi. Viņa dzīve nenosaka kādas konspirācijas, teorijas, sazvērstības, kādi, kas rada kaut kādas noteiktas apstākļus. Cilvēks var racionāli izskaidrot pasauli, un cilvēks šo pasauli var uzlabot un mainīt. Tas ļoti īsi runājot, ir tas, ko mēs centāmies izskaidrot. Реклама на Первом Балтийском, а потом мы вернемся в эту студию. Давайте вернемся к тезису о латышском языке как о единственном, о самом главном и, бесспорно, государство формирующем, но по-латышски хорошо звучит, по-русски не очень, факторе. Вот вы отказываете совсем людям в праве быть интегрированными членами и даже гражданами Латвийской Республики, если они, не в зуб ногой по-латышски, но при этом готовы умереть за Латвию? Man ir ļoti grūti iedomāties cilvēku, kurš būtu Latvijas pilsonis un kurš nemācētu latviski. Tad, protams, var gadīties tāda izņēmuma, Попробую назвать несколько конкретных имен и фамилий людей, которые ни в зуб ногой не говорили по-латышски, но с оружием в руках за последние 20 лет погибли за идею независимого латвийского государства. Это милиционеры во время трагических событий на Бастионной горке, Кононенко, Гоманович,
И, в принципе, если бы они не погибли тогда, защищая латвийское государство, они потом стали негражданами. Но это как бы альтернативная уже история. Вот Кононенко и Гоманович с оружием в руках, но ни слова по-латышски. Es domāju, ka cilvēkam, kurš dzīvo Latvijā, kurš ir lojāls Latvijai, kurš ciena un mīl šo valsti, es domāju, ka nav nekāda problēma iemācīties latviešu А вот valodu. Кононенко и Гоманович, которые уже не выучат латышский никогда. Bet kas ir jūsu jautājums? Vai viņiem vajadzēja iemācīties, vai cilvēks var iet bojā par Latviju, nemācēdams latviešu valodu? Latvijas atbrīvošanās cīņās pirms Latvijas, tātad Latvijas atbrīvošanas kara laikā par Latviju pret Padomju Krieviju un Vāciju cīnījās arī ļoti daudz nelatviešu. Varbūt kāds no viņiem arī ļoti labi neprat Но мой latviešu вопрос о valodu. том, что важнее. Вот человек заплатил самую высокую цену, которую любой человек может заплатить. Он дал свою жизнь. Вот мне кажется, что в этой концепции даже жизнь – это мало, а главное – владеть латышским языком. Jūsu pretnostatījums ir pilnībā mākslīgs. Pilnībā mākslīgs. Nav nekāda problēma cilvēkam, kurš grib dzīvot Latvijā, kurš mīl Latviju, iemācīties latviešu valodu. Sakiet, jūsu izpratnē vai tajā pasaules redzējumā ir atšķirības starp integrāciju un asimilāciju? Es domāju, ka asimilācija ir atsevišķa individuāla izvēle. Iespējams, ka daļa no, kā tas jau ir bijis Latvijas vēstures gaitā, daļa no cilvēkiem, kas nav latvieši, nolems, ka viņiem nav sevišķi būtiski saglabāt savu mazākumu tautības identitāti, viņi asimilēsies. Savukārt integrācija, un tas otrs individuālais modelis, un droši vien ir vēl visādi citādi, ir tas, ka cilvēkam ir svarīgi saglabāt savu mazākumu tautības identitāti. Latvijas satversme to viņam garantē. Šajā koncepcijā ir vairāk kārt uzsvērts tas, ka mazākumtautības un to pienesums un kultūra ir Latvijas bagātība. Tā ir cilvēka tiesības un iespējas. Integrācija un asimilācija nav gluži viena, tā kā dažādas intensitātes pakāpes vienam procesam. Integrācija es saprotu kā cilvēku kopuma vienlaikus gatavību sadarboties uz kopēju vērtību pamata, tai pašā laikā respektējot dažādību, lai kāda tā dažādība arī būtu. Un asimilācija viņa paša izvēle. Tas vienkārši tāds cilvēks grib un asimilējas. Asimilācija ir cilvēka izvēle, tā galīgi nav nosodāma. Laipni lūdzam, ja cilvēki grib asimilēties, tā ir viņu darīšana. Tā ir bišķišķi īsu, tāpēc, ka te ir tomēr problēma, jo, ja mēs skatāmies, tā kā parasti saprot vai tos jēdzienus, vai tā kā viņi ir, piemēram, akadēmisko terminu vārnīcā, ja, tad tā atšķirība tomēr ir tajā kultūras jautājumā. Ja, tur tikpat kā viss varētu sakrist, ja, bet tanī brīdī, kad jūs savā pamatnostādnēs prasat un sakat, ka latvietis ir cilvēks, kurš pēc minus viena kultūrāla kritērija, it sevišķi valoda un kultūra, un subjektīvās piedarības definē kā savu latvieti, it kā sanāk viņam jāpieņem tā kultūra, viņam jākļūst kultūrāli par latvieti. Un tā it kā ir asimilācijas pazīme. Ja? Tas ir tas, kas atšķir asimilāciju no integrācijas. Tāpēc, ne es pirmais, jūs zināt, saka, vai, teiksim, izvirz tādu pārmetumu, ka šīs pamatnostādnes faktiski runā par krievu asimilāciju vai mazākumtautību asimilāciju, nevis integrāciju. Nē, tas tā nav. Bez tam šajā koncepcijā ir ļoti uzsvērts tas, ka latvietība ir atvērta, tev nav. Cilvēks var ne tikai piedzimt par latvieti, bet kļūt par latvieti. Un, jā, piekrīt, droši vien tas ir raksturojams kā asimilācijas ceļš. Taču es vēlreiz uzsveru, ka šī koncepcija atbalsta mazākumtautību tiesības, kā arī veicina to saglabāt šo savu identitāti. Kas attiec uz kultūru, jums nav taisnība. Vācijas imigrantu integrācijas pamatnostādnes 2005. Gadā izdotās. Viena no svarīgākajām ievadtēzēm ir par to, ka demokrātiska sabiedrība nevar ilgi pārciest
kultūru atšķirības. Jūs te vairākās vietās rakstat, Jā, un tāpēc ir imigrantiem vienkārši jāintegrējas. Varbūt, ka man nav taisnība, bet akadēmisko terminu vārnīcā tomēr būs rakstīts sekojošais, ka integrācija tad ir valsts iedzīvotāju konsolidēšanās, iekļaušanās sabiedrībā, pieņemot normas, vērtības, uzskats, pārliecības, apgūstot valsts valodu, vienlaikus saglabājot savu valodu un kultūru. Un asimilācija faktiski būtu tas, ļoti vislīdzīgi, izņemot tas, ka tā mazākuma daļa pārņem prestižās sabiedrības vai vadošās kultūras vērtības, paradumus un valodu. Un jūs runājat šeit ne tikai par kultūras pārņemšanu, bet par kopīgu, tātad, kā jau mēs sākumā runājām, kopīgu dzīvesveidu, kopēju kultūru. Vairs jau vairāk ir kā... Jūs citētajā integrācijas citātā pēc būtības pārstāstījāt to pašu, ko es teicu, tikai citiem vārdiem. Es varbūt minēšu vienu piemēru. Piemēram, Holande. Piemēram, Holandē, lai cilvēks iegūtu pilsonību. Un vispār pilsonība, man liekas, ir pilsonības iegūšana, manuprāt, ir ļoti labs piemērs tam, kā šī integrācija pilsoniskajā un nacionālajā kopienā, kas ir saistīts ļoti cieši, notiek ieejot pa pilsonības vārtiem. Tas, kurš grib būt pilsonis, jebkurā Eiropas valstī, un ne tikai Eiropas valstī, viņa pienākums ir apgūt valodu, viņa pienākums ir apgūt kaut kādā līmenī attiecīgās valsts vēsturi, saprast šīs valsts vērtības. Interesanti ir, ka, piemēram, Holandē imigrantiem, lai viņi iegūtu pilsonību, ir jāapgūst Holandes kultūras kanons. Piemēram, Austrijā viens no jautājumiem, tad, kad kārto pilsonības eksāmenu, ir jāatbild uz jautājumu, kā sauc Marijas Terēzes vasaras pili. Un saprotiet, šis jautājums... ir jāatbild jautājumu, kas ir Pārdaugavas republika. Šis jautājums... Jā, un šis jautājums šķiet var būt jocīgs un smieklīgs, bet es pateikšu, kāpēc viņš ir svarīgs. Tāpēc, ka jebkurš austrietis zina, kā to pili sauc, un ja kāds cilvēks grib dzīvot Austrijā, viņam ir jāieiet un jārespektē šīs tautas kultūra un вертības. Мой тогда последний вопрос о языке и вхождении в это информационное пространство. Как-то на публичных дебатах государственного латвийского телевидения вы сказали, что те люди, которые читают, смотрят, принимают информацию только на русском языке, пусть и латвийских СМИ, они сознательно живут в русском языковом гетто. Вы по-прежнему так считаете? Es domāju, ka dabūt labu priekšstatu par to, kas notiek Latvijā, lasot tikai Krievu avīzes, ir ļoti grūti. Un tā ir zinām norobežošanās. Как же демократия? Jo man šķiet, ka Krievu... Nē, tam nav nekāda sakara ar dažādiem uzskatiem vai politisko diskusiju. Kā jūs zināt, latviešu avīzēs vai latviešu mēdījos ir ārkārtīgi asas politiskās diskusijas un ļoti kritiski nostāja, kas ir normāli tikai. Bet man liekas, ka tas, ko jūs citējāt, es toreiz teicu, ka Krievu avīzes man arvien vairāk atgādina emigrācijas avīzes. Вы сказали именно слово «гетто». Ksenija Zagarots to arī apstiprināja. Un tas ir gluži tāpatās, kā es kaut kad biju Amerikā un pirmo reizi skatījos Laiku, un ir tāda sajūta, ka Amerikā dzīvo tikai latvieši, tad, kad tu lasi to Laiks это эмигрантская латышская газета. Да. Nu, lūk, un manuprāt, šī Krievu avīžu koncentrēšanās uz tā saucamajiem Krievu jautājumiem padara viņu līdzīgi emigrācijas avīzēm, un tā ir zināma, protams, vēlme dzīvot zināmā noslēgtībā. Но вот сравнение именно с гетто, это неудачная фигура речи, или это действительно вы ставите почти знак равенства между русскими в Латвии и евреями в войну, латышами сейчас и нацистами, гитлеровцами в войну? Tā ir jūsu diezgan demagoģiska interpretācija. Vārds geto ir daudzkārt senāks kā 20. gadsimts, un tas iezīmē zināmu, arī brīvprātīgi izvēlētu norobežotību. Это Сарми Тейлор, в прошлом главред газеты «Дена», а сейчас советник премьер-министра по вопросам интеграции. Paldies. Я предлагаю опять поговорить о госпоже Эллерте и даже подвести кое-какие итоги. Вот мне кажется, еще чуть-чуть, она бы посидела, я бы обязательно встал на колени, потому что я просто должен это сделать. Es tur nesaprotu. Viņa ir kā uzklupa man un teica, ka viņa neesot tā teikusi, ka tev ir jāmetās ceļos. Kā tu saprati? Но я тоже вначале себе начал не верить,
Nu, я просто помню, Man liekas, что чуть раньше она сказала, что viņa должен. teica, ka tu varētu, ja Putins nemetās ceļos un neatvainojās latviešu tautai par noziegumiem, tad tu kā demokrāts to varētu izdarīt. Если я демократ. Jā. А если не Jā. демократ, то и спрос. Nu, tur būs Никакой. mums skatītājiem jāpaskatās atkārtojumā, kā tad īsti tur bija, lai saprastu. Ну, то же самое с Гетто. Вот я помню, что на дебатах на гостелевидении она сказала, а сейчас она как бы дала задний ход, что Гетто, семантика... Там... Kopumā, es domāju, ir visu cieņu Elderts kundze acīm redzam ir ārkārtīgi rūdīts, teiksim, politiķis un, katrā ziņā tādiem neprofesionāliem izjautātājiem kā man, tur nav nekāda cerību ar viņa sacensties un viņai cauri sisties. Ja es viņai saku, ka tur, nezinu, definīcijas ir neloģiskas vai pretrunīgas, viņi man sāk stāstīt par Dānijas piemēru kaut ko. Она начинает цитировать премьер-министра Великобритании. Respektīvi, tur, es domāju, visu cieņu. А мне вот еще кажется, что для многих национальных меньшинств, и для русских в том числе, даже где-то оскорбительно сравнение с турками в Германии, которые там 10 лет назад только приехали в Германию. Русские тут веками живут, поляки веками, евреи веками. Patiesībā tajās pamatnostādnēs jau te ir sīki aprakstīti un sadalīti tie imigranti, arī tie, kas dzīvo Latvijā. Tie ir mums tie ilgstošie un tādi un šitādi un tādi. Tā kā velti tu te apvainojies, būtu tu to pavaicājis, Elderts kundzei būtu tikpat raitas atbildes, kā viņai bija. Ja? Нет, вообще она большой молодец и профессиональный втиратель. В 2 минуты сказать, что белое — это черное, это надо уметь все-таки. Закалка в политике не проходит стороной. Tāpat laikā, ja pēc būtības mēs runājam, es domāju, ka te par to pamatnostādnēm, to integrāciju nav ko, es domāju, nevienam tik daudz uztraukties vai kā, jo, kas attiecas uz to saturisko pusi, tur, protams, būs, es domāju, nestoties uz to, ka Elderts kundze to noliedz, ja, būs kritika, kas vērst uz to, ka tā stratēģija ļoti it kā uz asimilāciju vērsta. Ja? Nevis tāda integrācija, bet tāda reāla asimilācija. Proti uz to, ka mazākumtautību pārstāvjiem, krieviem, vienkārši ir jākļūst par latviešiem. Rусского происхождения. Tas ir nevis par to, kā mēs mācīsimies sadzīvot, kā mēs mācīsimies respektēt viens otru, kā mēs mācīsimies kopīgi kaut kā būt, bet par to, ka vienkārši krieviem jākļūst par latviešiem. Tā, manuprāt, ir tā lielā lieta. Bet Elderts kundze uz to ir atbilde. Viņa saka, nē, te rakstīts arī viss pārējais. Она сказала, что может быть русским и латышом одновременно. Но это такая демагогия, как нельзя одновременно скорбить 9 мая и радоваться 9 мая. Либо-либо. Tāpēc tas kopīgās kultūras jautājums ir svarīgs. Viņi nevēlējās uz to atbildēt, sāk kaut ko stāstīt par Dāniju. А еще что я понял, Юрдис, что все эти миллионы, которые планируются правительством даже разделить среди русскоязычных средств массовой информации, газет, например, радио, телевидение, это нам буклетики на какую-то агитпропаганду, вот они уже пройдут мимо русских газет, потому что русские газеты изначально по ЛРТ не свобода слова и разнообразие точек зрения, а уже искривленное отражение латвийской действительности. Их читать русским нельзя. Читайте латышские газеты, сказала она. То есть и денег не получите интеграционных. Es domāju, ka Elderts kundze teica, ka viņa ir žēl un viņa jūt līdzi krieviem un tām krievu avīzēm, jo tas tā kā tāds trimdas avīzes. Русские в Латвии выживают со страдания ЛРТ. Es domāju, ka drīzāk tas bija tā domāts, un ka tie, kas izvēlējušies ir neintegrēties un neasimilēties, tie drīzāk ir pelnījuši tādu žēlumu. То есть, перефразируя Горького, латыш — это звучит гордо, по ЛРТ. Protams, Ты чувствуешь, когда ты гордишься, ты встаешь утром и говоришь, я латыш Юрдис Лепник, сразу такое чувство гордости переполняет. Un man ir ar citiem latviešiem kopīgas īpašības, piemēram, ticība no apgaismības laikmetu mantotām idejām. О, да, эпоха просвещения. Tas ir, katra tā definīcija ir pilna vai ar kurioziem vai loģiskām kļūdām. Tas ir man pārsteidzoši, bet labi. Neviens par to negribēja runāt šodien. Но на колени все-таки придется вставать в следующий раз. Если Эллерт придет, я уже подготовлюсь лучше и обязательно встану на колени. Mums ir jābeidz raidījums. Es beigās tikai gribētu teikt, ka man ir tāda nelaba sajūta, ka visas sarunas par integrāciju, viņām ir tāds anti-integrējošs raksturs. Jo vairāk, un katreiz, kad mēs sākam runāt par integrāciju, tas izraisa kaut kādas negācijas, es domāju, un spriedzi tās vai citas kopienas cilvēkos. А мне кажется, прав был один мэр одного города, который сказал, покажи русским ЛРТ. Так и все деньги, выделенные на интеграцию, коту под хвост. Вот.
Apstīsimies. Skatieties mums atkal pēc nedēļas šajā pat laikā. Atkārtojums otrdienās īsi pēc pusnakts. Paldies, ka skatījāties. Uzvedēšanos. Да, вот те, кто не интегрируется, не ассимилируется поздней ночью, то сразу после полуночи во вторник может нас посмотреть в повторе. Ровно на неделю прощаемся. Оставайтесь на Первом Балтийском. Paldies. Uzvedēšanos.